pārbaudīsim. Rādies tiešraidē. Jā, mēs esam tiešraidē. Tā, visiem čau! Vakars ir sagaidīts. Visu dienu domāju, kā lai izglābi mūsu karalienes. Nu, man būs vajadzīgi palīgi. Tā, nu lūk, mēs esam sanākuši šeit, bet te mums tikai dažas karalienes, tāpēc, ka pārējās karalienes iekrita depresijā. Viņas dažas palika tur darbā, strādājot, citas iekrita gultā, pilnīgi nevarēja piecelties un pārdzīvoja. Nu, ziniet, es esmu ziedu feja no pasaku zemes, kur dzīvo pasakainās karalienes. Un viņas, ir noburtas, bet paskatīsimies, kas mums te atnāca. Mums atnāca ragana un lācītis. Un kopā ar mani ir divi elfi, Ruķis un elfs, mani palīgi. Skatieties, cik skaisti! Mums te divas raganas, raganiņa teiksmā. Karaliene, kas ar tevi notika? Kāpēc tevi pārvērta par raganu? Nu, man tā ļaunā burve pārvērta par raganu, jo es biju ļoti skaista, ļoti gudra. Man bija ļoti skaista balss. Un tā raganai tā ļoti, ļoti nepatika. Un tad viņa izdomāja, ka viņa man noburs par raganu, lai es vairs nevaru neskaisti dziedāt, neskaisti runāt, nesmuki izskatīties. Neko, tā ragana man, vienkārši, lai es būtu neglītu, neviens pie manis negribētu nākt. Ak, vai šausmas? Labi, mēģināsim atrast tos īstos burvestības vārdus. Ok, vai? Baltais lācis! Kāpēc karaliene Elfu pārvērta par lāci? Ragana mani pārvērta par balto lāci, lai es varētu gulēt ziemas miegu un man nebūtu karsti. Ak, vai? Labi, mēģināsim kaut ko darīt. Mums ir karaliene Olga. Tu tur neiekriti depresijā. Kur esi? Stāsti, par ko tevi pārvērtā? Kāpēc? Man pusējas atņēma. Pārvērta mani par nezināmu būtni. Un atņēma kroni? Jā, un kroni noteikti atņēma. Ak, šausmas. Labi. Mums ir iespēja kaut ko darīt. Tāpēc, ka ļaunā burve ir atsūtījusi vēstuli, lielu vēstuli, un tur ir uzdevumi, kas ir jāizpilda. Un, ja mēs izpildīsim burves uzdotos uzdevumus un pārbaudījumus, tad burvestība iespējams pazudīs. Un tad vēl beigās jāpasaka burumvārdi, kurus mums kāds ir atsūtījis, jā. Nu, lūk, un sāksim ar uzdevumiem. Esat gatavas? Kur mani palīgi? Esat gatavi? Esam. Jā. Labi. Uzdevums numur 1. Atminiet pasakas. Skatīsimies, kur tie mūsu klausītāji, skatītāji, jūs noteikti skatāties. Es skatos, kur jūs esat. Rakstiet komentārā. Burve ir sajaukusi pasakas. Viņa saputrojusi tās un uzdeva mums atminēt. Pirmā pasaciņa. Meitene ar sarkanu cepurīti atnāca pie maziem kazlēniem grīdu mazgāt. Mamma kaza aizgāja prom pēc piena. Bet meitenīte ar sarkanu cepurīti atnāca pieskatīt un pie reizes izmazgāt to grīdu. Kādas pasakas šeit ir pieminētas? Domājam. Skatos, vai kāds rakstīs kaut ko. Kuras pasakas bija pieminētas? Vai kāds zina? Neviens nezina.
Nu, tā nevar būt. Nu, vai tad kāds tomēr varētu palīdzēt mums tām pasakām? Varbūt Elfiņa zina? Nezinu. Baltais lācis varbūt uzzini. Varbūt Ancīts un Grieciņa? Nē, nav. Vai man jau liekas, ka tā meiterīte ar to cepurīti varētu būt sarkangalvīte? Jā, un vēl tur ir viena pasaciņa. Vēl pasaciņa. Cik tie kazlēni tur bija, Ziedu feja, cik tur bija? Es nesaskaitīju tos kazlēnus, cik tur bija. 7. Tad jau tie būs tie 7 kazlēni. Vilks un 7 kazlēni, jā, pareizi. Ir uzminēts. Bet kāpēc viņi to grīdu mazgāja? Tas sarkangalvīte to grīdu mazgāja. Grīdu mazgāja, tieši tā. Kareivis pieklauvēja kādā meža namiņā, bet tur neviens nebija. Bet stāvēja 3 bļodas ar putru. Nu, viņš, kā jau pieklājīgais kareivis, protams, neaiztika tās putras. Viņš nolēma sev izvārīt citu putru. Un tad viņš paņēma cirvi, un pēkšņi ieradās 3 lāči. Kādas pasakas šeit ir minētas? Paskatīsimies, vai kāds zina? Vai kāds kaut ko mums raksta? Neviens neko neraksta. Un bērni arī nezina. Nu, labi, tad mēģināsim minēt paši. Putra un lāči. Putra un lāči. Kādam ir kādas aizdomas? Nu, man ir aizdomas, ka tā ir tā putra no tā cirvja. Jā! Pilnīgi iemirzējās man šeit vēstulīte. Pareizi! Un kāda otrā pasaka? Otrā, kas tur vēl bija? Tur bija pasaka par lāčiem, bet nezināšu nosaukumu viņai. Nu, 3 lāči, 3. 3 lāči. Jā, pasaka par 3 lāčiem. Tieši tā. Pareizi. Tā. Trešā pasaciņa. Mamma sūtīja meiteni ar sarkanu cepuri pie vecmammas, bet pa ceļam satika tirgotāju. Tirgotājs piedāvāja apmainīt pīrādziņus pret pupām. Un tad meitene iestādīja pupas, un tās izauga līdz debesīm, bet tur mākoņos dzīvoja vilks. Kādas šeit pasakas pieminētas? Garā pupa. Jā! Un sarkangalvīte. Un sarkangalvīte, tieši tā. Tā pasaciņa pēdējā 4. Krustmāte feja uzdāvināja meitenei nevis kristāla kurpītes, bet jocīgās pastalas, kas ātri varēja pārnest cilvēku uz jebkuru pasaules malu. Meitene tās uzvilka un paskrēja garām, kur vajadzēja būt ballei, un viņa nokļuva pie dzirnavām, kur dzīvoja ķītis. Tā, nu minēsim. Būs jāmin pašiem. Pelnrušķīte. Pastalām es tā īsti nezinu. Es tik zinu par tiem 7 jūdžu zābakiem. Par tām pastalām es tā kā galīgi nezinu. Jā, tā ir tā īstā. Jā. Un pelnrušķīte. Un vēl te ir 3 pasakas. Pelnrušķīte, 7 jūdžu zābaki. Un trešā. Viņai bija jānokļūst ballē, bet viņa nenokļuva ballē. Viņa paskrēja garām un nokļuva pie dzirnavām, kur dzīvoja kaķis. Kaķis dzirnavies. Jā! Es jau domāju, ka runci zābakos. Es par to runci zābakos atkal domāju.
Kaķīša dzirnavas. Labi. Tā. Nu, Lāsim labāk zināt, viņš var tādā baltā kažokā kā tas kaķītis, tāpēc jau noteikti zināja. Jā. Otrais uzdevums. Turpini pasaku. Šis uzdevums ir karalienēm. Vecmāmiņa atnāk ciemos pie vilka, atnes viņam silto pīrāgu un skaisto lakatu. Vilks sūdzās, ka no viņa vairs neviens nebaidās un ka viņš ir pazaudējis dzīvei jēgu. Vecmāmiņa iesaka viņam mainīt profesiju un izmēģināt sevi kulinārijā. Jūs domājat, kas notika tālāk? Vilks ņēma lielo bļodu, lielo pavārnīcu, sasita tur visādas olas, visādus tur miltus, visādus gardumus un izcepa piparkūku mājiņu, kuru pēc tam iedeva raganai, kur dzīvot. Jā! Cik skaisti! Brīnišķīgi! Paldies! Labi, jautājums vēl viens. Arī karalienēm. Ja puķis dotos terapijā, tad ar ko? Ar kādu problēmu viņš nāktu? Nu, es domāju, ka noteikti ar personības dalīšanos viņš nāktu. Jā, jo viņam ir 3 galvas, 9 galvas, 6 viņš galvas. vispār netiek galā. Vai nu arī bezmiega, jo tās galvas viena iet gulēt, otra mostās. Tā kā tur varētu būt vairākas šīs te viņa problēmas. Jā. Kā domā karaliene Elva? Man liekas, ka viņam vajadzētu attīstīt fantāziju. Jā, laba ideja. Kā domā karaliene Olga? Es domāju, ka pūkim vajadzētu savas emocijas pārvaldīt. Jā. Vai Rūķis un elfu princese piekrīt? Jā, ir labas idejas, vai ne? Es domāju, ka ļaunā burva pieņems. Nu, labi, šo mēs izpildījām. Tad paskatīsimies vienu vingrinājumu. Ja tu nokļūtu pasakā, tad kas tu būtu? Mums kāds varētu uzrakstīt komentārā. Neviens mums neraksta. Ok. Laikam visi vēl strādā. Vai mācās? Bērni vēl mācās? Laikam mācās. Mājas darbus pilda, vai ne? Labi, šis uzdevums paliek bērniem. Paliek tiem skatītājiem, lasītājiem un klausītājiem, kas skatīsies šo ēteru. Es ceru, ka ļaunā burve mums to piedos, bet karalienēm ir vēl viens pārbaudījums. Saucās noburtie priekšmeti. Atmini pēc apraksta. Pirmais. Šis priekšmets vienmēr vārīja putru. Kas tas ir? Lielā karote. Nav tādas pasakā. Nu, labi. Te viņa bija domājusi citu pasaku. To viņa bija domājusi citu pasaku. Kas visu laiku vārīja putru? Putru? Jā. Elfu princese pačuksti. Pačuksti! Ieraksti komentārā! Mums ir tāda noruna, ka maniem palīgiem nedrīkst runāt, un tāpēc Elfu princese un Rūķis mums ir pasaku Vilces meža pasaku varoņi Vilkausis un Rupķelīna. Cirvis? Nē, nav cirvis. Tas varbūt bija tas katliņš, kas visu laiku vārījās. Jā, tas ir katliņš, jā! Jā, pareizi! Labi, nākošais priekšmets. Šis priekšmets
palīdzēja pārvērst ķirbi par karieti? Burvju nūjiņa? Jā, burvju nūjiņa, brīnum nūjiņa. Tieši tā. Tā. Nākošais priekšmets. Šo lietu vecītis kādā ziemas dienā pazaudēja mežā. Cimdiņu. Cimdiņu. Jā, tas ir cimdiņš. Jā. Un pēdējais priekšmets. Uz šī priekšmeta vienmēr bija daudz ēdienu. Galdiņ klājies. Jā, bet kā sauc to priekšmetu? Galdauts. Galdauts, jā, tas bija galdauts. Super! Jūs atminējāt visus uzdevumus. Nu ko, bet pārvērtības vēl nenotiek, vai ne? Nenotiek gan. Paga. Tā mums palika vēl buramvārdi. Buramvārdi tūlīt pamēģināsim. Pabursim. Tā, paskatīsimies, ko mums šeit atsūtīja. Akati, lakati, ne. Akati, takati, karamba, maramba, zīben, āben, tas. Ir? Nav. Labi, mēģināsim otro. Ēniki, bēniki, sikel, sā, 5 velni pagrabā. Ņem to rungeli, dot pa stender, mūc! Vai kaut kas notika? Nekas. Labi, nu tad pēdējais, 3. Čimbā, rimbā, ratatā, rupu, dupu, burutā, ene, bene, sene, tā! Vai kaut kas tur notiek? Jūs esat princeses karalienes pazuda. Tūlīt skatīsim. Dievs. Man jau bail. Man vairs nav buramvārdu. Kur mums ir karaliene? Karaliene Elva, jā, un mani palīgi princesi. Jūs drīz varēsiet runāt vēl bišķīt jāpatrisē. Karaliene Elva arī parādīsies. Cik priecīga, kāda sajūta. Burvīga. Tāds atvieglojums, vai ne? Vai kāds prieciņš? Pilnīgi tāds prieks. Jā, un priecājās Rūķis un elfu princese. Super, brīnišķīgi. Nu, lūk. Nu, tagad mēs varam sveikt visus, kas skatās, kas šodien skatās mūs un kas skatīsies ierakstiņā. Un visus tos, kas lasa pasakas, kas vispār mīl pasakas un stāstus. Un ko mēs novēlēsim? Dārgie pasaku terapijas meistari, brīnumaino stāstu un leļu pasaules burvji un burves. Šodien ir 20. marts. Šodien ir pasaku terapijas diena, starptautiskā pasaku terapijas diena un leļu teātra diena. Un tāpēc mēs šodien te sanācām, tādā mazliet mazajā pulciņā, bet mēs dosimies, teiksim jums atā un dosimies svinēt šos te svētkus ar balli, ar limonādi, ar piparmētru tēju, lai nomierinātu savus nervus. Tāda pārdzīvojuma. Šodien ir mūsu diena, kad pasaka atdzīvojās. Jūs jau zinat, ka vārds dziedina un tēli ved uz jauniem atklājumiem, un mēs visi, un tīpaši mēs ar pasaku karalienēm, esam gudrības glabātājas, esam
ceļveži starp pasaulēm, vai esam burvi un burves, kuri prot pārvērst grūtības brīnumos, kuri prot pārvērst bailes spēkā, bet sāpes jaunā gaišā ceļā. Lai jūsu sirdī vienmēr deg iedvesmas liesma, kā Aladina lampā, lai katra jauna diena nes prieku un atklāsmes, kā Alisei brīnumzemē, bet jūsu pasakas, tāpat kā laimes mātes zelta pavadiens, ved cilvēkus uz brīnumiem un piepilda vissirsnīgākos sapņus. Lai jūsu lelles atdzīvojas ne tikai teātrī, bet arī to cilvēku dvēselēs, kuri redz tās lellītes, kuri saskarās ar tām lellītēm. Un lai katrā jūsu pasaku pasaulē dzīvo labestība, smiekli, gudrība un patiesas burvīgums. Ar pasaku terapijas un leļu teātra dienu visus, lai pasaka ir ne tikai jūsu darbs, bet arī dzīves burvestība. Jā, un sakām karalienēm paldies un visiem skatītājiem paldies, ka palīdzējāt mums paveikt brīnumu. Paldies maniem palīgiem, Rūķim un Elfu princesei. Un tiekamies kādā citā reizītē. Atā!